Čau visiem! Bišķi te aizkavējos ar tiem video. Nebija laika īstenībā. Tā, ka ne laika nebija, bet bija tāds, tā kā man tāds zemes gabaliņš vēl ir vienā vietā. Un tur tā kā tādu šmuci man tur viens sataisīja un dabūju. Tur tā kā ne malka alkšņi tādu salikt čupā bija un vēl kaut kas. Un bija bišku jāpatīra, tur dabūja pazāģēt un šito te patīrīt un sazāģēt kaut kādu malku arī īstenībā sagatavoju, gandrīz nākamai ziemai jau diezgan. Un tāpēc bišku nesanāca pie tā mini pieķerties, jo ir paralēli vēl visādi darbiņi jādara un mājas darbi, kā saka, jādara. Un tāpēc ir viss kaut kas cits, bet tā vispār viss ir normāli, tulīdās sākšu atkal viņu jaukt ārā, jo man vajag izjaukt, man vēl zāģis stāv, īstenībā tas ir jānoliek pagaidām, jo ir vēl bišķīt, ir jāizbrauc, ir kaut kas jāizdara, bet tā viss ir normāli. Te man tas, es te vēl biju taisīju, tūlītās parādīšu. Es biju pie virpotāja. Viņš man uztaisīja tādu lietiņu. Es Alītī pasūtīju tādu tā kā viņš akvablāsts, kā viņš tur saucās, ar smilts un ūdens. Īsnībā sanāk parastajam karčelim, liekas klāt. Te ir tā kā truba, šitas viss ieliekās smiltīs iekšā, un te padodās, šeit padodās smiltis, te ūdens pa šeit. Viņam it kā ir keramiskais gals, es jau paskatījos, varbūt, ka nenodils, redzēs. Man it kā ir arī parastā depiņā pierktavo tāda, bet es viņu pat neizmēģināju, jo es viņu uztaisīju uz šitādu. Es viņu biju apgriezis otrādi, un ar tādu smilšanu šito keramisko galu es pats taisīju. Tas ir no sveces Brisk, uztaisīts īstenībā ideāli. Un ar tādu arī var smilšot. Jo ir tā, ka ir dažas vietiņas, varbūt kaut kur piesmilšošu, kaut ko izdarīšu, ko es tagad vispār, kāpēc es... es atnācu uz garāžu, man vajadzētu noņemt nost, sākt ņemt nost, es laikam noņemšu izpūtēju, nost atvienošu visādas lietas, pabildēšu, lai atceros, kā salikt, jo man vajag izpūtēju noņemt, man vajag trubiņas atvienot, man vajag rāmi noņemt nost, visas šitās te riepas. Un tad jau es nofilmēšu, kā man tas viss sanāks, kā es ņemu nost, jo man vēl iekšā salons īstenībā ir jāizņem ārā. Jo salons arī ir jāizņem krēsli ārā visu, jo, ja es metināšu šitādas vietas vai kaut ko, lai tās dzirkstēles nelido un netiek klāt, jo viņš jau īstenībā man vajadzētu arī pārkrāsot, es domāju, te ar piekrāsošanu nekas nebūs, jo te kaut kāds caurums ir, tas ir smuki, viss jāiztais ciet. Es tik nezinu, kā te tik klātu, jo vajag tā, lai viss ir čotka, un te tas izpūtēs, kādreiz sities klāt, kur nefokusējās. Bet, viss jānoņem nost, jāpaskatās, jāizņem lampas ārā. Viss jāsaliek kastes man ir dabūtas, es jau te kaut ko izņēmu, bet tie pagriezieni man arī ir. Es te ielikšu, kur es uzņēmu video, kā es viņus izņemu. Man ir tādi ieborējās tur un traki te viss tā, kas sarūsējis diezgan. Mēģināšu varbūt notīrīt, ja caurumi nav apstrādāšu, varbūt, ka būs labi, bet diez vai varbūt šito detaļu. Šo priekšu dabūšu nopirkt, nezinu, jo tas sanāk nav tik traki, te var no stūra redzēt, te ir pieborēts klāt, un tas ir tā kā pielikts, tāda brille. Būtu jau labi, ja viņa būtu tā kā pieskrūvējama kādām mašīnām, nezinu, gan izvai Volkswagenam. Bet, būs labi, tad skatāmies video.
Te kā vienmēr jāborē ārā. Šitādiem štekerīšiem ir pagrieziens. Virziena rādītājs te iet klāt, te ir zaļš, balts, melni, un te tāds pats ir zaļš, melni. Oi, katrs savādāk. Jābūt droši vien uz leju, lai to redz to. Bet tas, kas to lika virsū, viņš jau neiestingst uz to. Kā uzlikt, tā uzlikt. Nu ko? Jāņem bikses no šitās te. O, kur? Šitas te viss jāņem nost. Bikses te. Nezinu, kā tur var jāpaskatās. Varbūt, ka var tikt no augšas klāt. Ko jānoskrūvē? Nost ir arī šitais. Sanāk te skrūve, tur skrūve, oku divas. Bet šitas nāk nost, viņš ir pieskrūvēts šeit, un laikam tā viņš arī stiprinās. Un te viņš nāk pieskrūvēts, lai viņš nekustās. Šeit galā, laikam uz 13 un augšā jāizņem kloķis ārā. Tad vajadzētu būt labi. Šeit laikam kaut kāda, saprot, tapiņa, vai tāda maziņa. Tapiņa vai seškanta, es ceru, ka... nē, tapiņa. Ja tā ieskatās, tad tāda caurumtiņa, tā kā tapiņa. Vai tapiņa. Izsist tapiņu un noņemt no šito visu. To arī jāpaskatās, jāsēļo, jāstās, kas te iekšā ir, jānotīra smuki. Atskrūvēju skrūvus. Un izpūtēju. Tas interesants biksīts. Kaut kas ir metināts. Saprast, vai tā truba ir domāta. Vai, kā te viss tik slikti sametināts. Vai. Kāpēc? Nav nejausmas. Te jānogriež nost. Šeit te. Jāstās, kas te ir. Te ir traki sametināts. Oku kaut kāds caurums, te spīd. Te kaut kādi tādi paķuki. Šitos vajag viss pielīdzināt, ne jau viņš neelpo tā kā vajag. Jā, viss kaut kas ir jāpielīdzina. Lambda viņam nāk augšā. Kaut kāds vadiķis ir vaļā. Bet, mums jau labi. Ņemam tālāk no šito. Tā, tas ir nost. Jāizsit ārā šplinte. Tā, jāizņem koķis no salona, kur atskrūvējam vaļā. Tad mums ir šeit, izrādās, es nepaskatījos. Bet tas, kas tur ir lejā kloķi, ir viena un otrs uzgrieznis. Un te pa perimetru. Viņš jau visnībā tagad nāk no, bet man šitas vienalga jāņem no, jāsapako un lai viņš smuki stāv kastē. Ot. Tikai man vienīgais kaut kā jāieliek. Atskrūvēju skrūvi, te, šitās, un laižu lejā. Diezgan aprūsējis. Te viss ir aprūsējis. Te, jāpaņem visas skrūves, jāsaskrūvē, viss ir apakaļ. Šis vadiņš pēc tam jāizņem ārā, tas laikam atpakaļ gaitai, cik es saprotu. Atradu pazudušo detaļu. Tas no gaisa filtra. Ceru vajadzētu,
Tā. Nu, šitā viņam, es nezinu, interesanti. Šitā laikam ir plusa klemme. Nu, pluss vispār kā tāds iet pa šeieni. Te kādreiz ir bijuši kaut kādi hrunčteiniņi, protams, ka nopūši, te ir nopūvis arī. Iet te pa kaut kādu tā kā aizsargātu vietu, tādu tā kā apvalku dzels. Un iet, un tad viņš te kaut kur aiziet. Laikam uz starteri. Jā, tā plusa klemme jāņem nost. Brīnums, kā te vēl nekas nav kūpējis, bet varbūt kaut kad ir. Tā plusa klemme, kur vispār bija puša. Tāpēc jau mums arī varbūt tas starts bija mazs, jo Rūdis pievienoja savu šito te būsterītu un aizgāja. Viņš jau te baigi maz, man liekas, tie vadi arī ir oksidējušies. Šis vacis arī ir jāmaina. Kaut kas labāks jāliek. Jā, diezgan sliktā stāvoklī viņš ir. Jā, viņš baigi interesanti. Jā, mēģina būs viņu šeit izvilkt, ja te nav uzpampis viss. Ja te ir iekšā viss sarūsējis, tad diez vai es viņu izvilkšu. Nu, noņēmu nost. Šeit ir trosīte. Nezinu, kas te ir domāts. Te tāds divas skrūvis, tā kā uzgriežņi, bet te nāk cauri trosīte. Brīnums, kā viņa rīvējās, jā, es brīnos, ka viņi tur tā interesanti nāk iekšā. Tad viņi te tāds savienojums, tad viņi šeit, laikam, sasmērējās, te iet cauri, te jau ir atlocīts, šito vajadzēs atlocīt. Un, nu, samainīt, es domāju. Tās sasīts jauns pasūtīšu. Ļoti drausmīgi izskatās. Vot. Atskrūvēju. Trubīņi man tek buņžā. Un turpinam skrūvēt. Nu, vot šitos ņemšu ārā. Viņi te nāk uz tāda klipsīša te vēl kur maliņā. Bet, nu... It kā šitas jau spārns ir labs. Nezinu, varbūt vienīgais te ir traki. Šito līsti var noņemt nost, es redzēju, viņi kaut kā atspiež un noņem nost. Tad jānoņem spoguļi, jo durvis arī ir jātaisa. Šitos noborēšu nost visus. Lampas nāk no. Te apakšā ir skrūvīte. Tas viss nonāk no. Nu, brille arī. Te kaut kas ir pišku saplīs, to jau var it kā sametināt. Bet šitais jāvokutēs viņu noņēma nost, bet viņš ir beigts. Viņš jāmet ārā, es domāju, nopirkšu citas. Redzēs, es jau gribu pamēģināt tos diskus uzlikt, ja man platāki diski vai kaut ko, varbūt tās pat prasītos bišku platāku to maliņu, jo viņa it kā jau ir platāka tāda. Bet viņi prasītos varbūt vēl bišku. Bet tad riepu bišķi platāk jāsaka. Nu, jāskatās. Tūlīt jau šārā parādīšu, kā man sanāca. Skatāmies video. Šitas vesels? Nē, viņš arī beigts ir. Nu, visi viņi jauni jānopērk. Kā jau šitas spārns vēl ir labs, šitas stūris te ir, kur varbūt šito var aizmetināt. Un šitas jāskatās te ir. Šitas 3 stūrs toči jāmaina, jo te ir špaktelis. Nu, ko borējam nost. Borējam nost to, ka šitos izrādās. Tā, nu te ir nost. Izrādās viņam ir lampu augstuma regulēšana.
Es nebiju pamanījis. Cerams, ka viss strādā. Jānovieno nost, jādabūna kaut kā. It kā izskatās, ka šite vadi, šite var viņus laikam atvienot. Te tās tupelītes ir savienotas visas. Laikam jāatvieno nost un jānoliek malā. Galvenais ir pēc tam visu salikt apakaļ. Nu te arī ir, jā, te ir sarkans ar zilu, zils ar baltu un sarkans, un te ir, jā, zils ar baltu, sarkans ar zilu, sarkans. Ideāli. Šitādi man jānoņem nost. Pēc tam viņi pa krāsām jāsaliek ir apakaļ. Jā, tā arī ir. Jā, ideāli. 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 Vai. Ai, izjūgāšu. Mums ir ideāli. Te īstenībā ir tā kā, te ir skrūvgriezīte apakšā, te jāieliek, bet te no otras puses ir tā kā caurumtiņi divi. Un viņš tāds tā kā sēž, bet viņu no otras puses viegli var paspiest. Ja tu paņem no otras puses kaut ko paspiedi, manā gadījumā ir šitāds te līks, tad tā kā var aiztaisīt ciet. Nefokusējās. Aiztais ciet un uzreiz viņu var paspiest, baigi labi. Čiku un ir ārā. Nē, takšā nevajag laust. Šite neatskrūvējās. Borēsim ārā. Te raujās. Vispār griežos uz riņķi.